Mirisas Šrilankā. Neliela piekrastes pilsētiņa valsts dienvidu daļā, kas pazīstama ar savu mierīgo atmosfēru, zeltainajām pludmalēm un kristāli dzidro ūdeni. Šī vieta ir iecienīta gan ceļotāju, gan surfotāju vidū, pateicoties ideālajiem viļņiem un skaistiem saulrietiem. Šeit var arī izbaudīt svaigas jūras veltes, relaksējošas ajurvēdas masāžas un vietējo kultūru nesteidzīgā atmosfērā. Perfekta vieta, kur atsaikties no ikdienas un piedzīvot Šrilankas dabas burvību. Bet mums ir savs mērķis, kāpēc esam atbraukuši uz Mirisu un vēlamies šeit uzturēties vairākas dienas. Tieši šeit, pāris mēnešus gadā, netālu no Mirisas krastiem var novērot garām peldošus lielos vaļus. Tā skaitā lielāko no tiem Zilo vali, kas ir arī galvenais iemesls, kāpēc esam ieradušies šeit. Mūsu mērķis ir ne tikai to redzēt peldam, bet arī pašiem peldēt ar to kopā. Pastāstīšu, kāpēc man šī diena ir ļoti svarīga, ļoti emocionāla, ļoti tāda sapņu piepildīšanas diena. Tāpēc, kad mans sapnis tiešām ir redzēt vaļus un peldēt ar viņiem kopā vienā ūdenī blakus. Tas ir bijis mans sapnis, es nezinu, kopš bērnības, kad es skatījos enciklopēdijās grāmatās aprakstus par vaļiem, kad es redzēju tās diagrammas, kur ir parādīts, cik liels ir valis, cik liels ir zilonis, cik liels cilvēks. Un es vienkārši nekad nespēju aptvert to, cik liels var būt valis un kā viņš var izdzīvot, nevis izdzīvot, bet kā viņš var eksistēt. Man tas vienkārši liekas prātam neaptverami, un tāpēc es to gribu redzēt savām acīm. Un es gribu to piepildīt, un es gribu sajust to, kā tas ir būt klāt tik lielam, tik majestātiskam un skaistam dzīvniekam. Tā kā turēsim īkšķus, lai mums izdodas. Rīts bija ārkārtīgi daudzsološs, tas likās perfekts, jo bija silts, spīdēja saulīte un jutāmies ārkārtīgi optimistiski, ka šodien noteikti redzēsim vaļus. Šo tūri jau bijām pieteikuši iepriekš internetā ar norunu, ja gadienā vaļus neredzam pirmajā dienā, tad noteikti būs iespēja braukt arī tos meklēt otrajā dienā. Naktsmītnē mūs no rīta sagaidīja tuk-tuk šofers, kurš bija atsūtīts mums pakaļ, lai aizvestu uz niršanas centru. Šeit viss izskatījās ļoti profesionāli. Mums iedeva visu nepieciešamo inventāru, niršanas masku un pleznas. Tālāk devāmies turpat pludmalē uz laivu, kas īstenībā bija diezgan maziņa. Likās, ka būs lielāka. Ar mums kopā laivā bez gidiem vēl bija viens austrālietis, kas bija šo tūru nopircis pēdējā brīdī. Līdz šim viss joprojām bija daudzsološi. Jūra bija mierīga, bez viļņiem, saulīt spīdēja un pa lielam cepināja mūs. Tikai no vaļiem vēl nebija ne ziņas, ne miņas. Mēs no krasta iebraucam jūrā aptuveni 2 stundu attālumā un tur braukājām no vienas puses uz otru, bet neko nemanījām un te jau kļuvām diezgan pesimistiski, jo šādi jūrā jau bijām pavadījuši vairāk kā 7 stundas. Bet tad mums pēkšņi par acīs ziņoja, ka esot tomēr manīti pilota vaļa, kas ir nedaudz lielāka izmērā par delfīniem. Atraduši tos, cenšamies tos panākt, bet arī nesekmīgi, jo vaļi ir ļoti manīgi un ātri. Pa lielam visi, ko 8 stundu laikā redzējām, bija tikai kā 2 bruņupači jūrā pārojās. Līdz ar to uzstājām, ka neesam neko redzējuši un pieprasām doties atkārtotā tūrā nākamajā dienā, kam organizatori diezgan negribīgi arī piekrita. Atlikušo dienu nolēmām pavadīt iepazīstot Mirisas pludmali. Par cik ļoti tuvu mūsu naktsmītnei atrodas slavenais Coconut Hill, jeb kokosriekstu kalns, tad arī ar tā apskati sākām. Īstenībā skats šeit ir ļoti smogs, ļoti daudz cilvēku arī ir. Labāk šeit laikam nākt agri no rīta, bet no šejienes redz arī visas 3 pludmales, kas te blakus ir, kā arī ļoti skaistu okeānu uz šaubām. Bet šī skaitās tikai viena no populārākām vietām tiešām, kas ir jāmeklē šeit Mirisā. Skaisti iepriekš bildēm ir ļoti labi noteikti, to šaubu nav. Šodien ir beigās problēmas ar naudas izņemšanu, un nevienā no bankomatiem mēs jau esam 4. pēc kārtas, tagad mēģināsim izņemt naudu. Nevienā nav iespējams to izdarīt, bet šeit visur vajag skaidru naudu. Ļoti reti, kur var samaksāt ar karti. Ne katrs bankomats. Kāds 6. reizi tikām pie naudas.
Nezinu, kāpēc, bet reāli bija čakars, lai tiktu pie naudas. Atnācām līdz 3. bankomātam tikko, un arī tikai kaut kā 3. piegājumu liekot kartu un mainot kartas, tikai tikām pie tās naudiņas. Bet tagad mums viņi ir, un dzīve var turpināties Šrilankā. Šitā izskatās aptuveni pludmale šeit Mirisā. Cilvēki ir ļoti daudz, bet kaut kā tā, ka nav tā, ka viņi traucētu vai liekas, ka pārbāsts ir ok. Tāpat visiem viss pietiek. Ļoti daudz dažādu pludmales bāriņu šitan ir. Šeit te var pasūtīt svaigas zivis, izvēlēs kādu gribu, un viņi tev uzcep uz vietas, bet tas aptuveni maksā kā 30 eiro. Ir arī, kā redzat, laimīgās stundas alum. How much for beer? Beer is 800 rupees, 800. 800? Yeah, okay, I need to remember. Thank you. Tēls maksā 80 rupijas. Sākumā čalis gribēja teikt, ka 1000, redzēja, ka ieraksts uzreiz saka cenas sit jau. Vispār cenas šeit nav lētas, teikšu kā ir. Aptuveni katram mēdienu reizi jāsāk ar $10 kaut kur. Bet tā jau pludmale šeit ir ļoti skaista, īstenībā ļoti patīkama. Šitajā pludmalē tiešām nereāli daudz ko darīt, visādi veidu aktivitātes viņi piedāvā. Vai braukt ar ūdens motociklu, vai surfot, vai snorkelēt ar bruņurupučiem. Tad ar mazo to surfu dēlīti, tas nav surfu dēlītis, bet to vēdru uzguļās un paliek bodyboarding, jā. Visu, ko tu var darīt. Principā šī vieta tiešām ir kolosāla tādiem jauniešiem, surfotājiem, hipijiem, ir vismaz tādu stilu piekopējiem. Tā, ir skaisti. Hello, how much for 200? Is that 200? Cool one, 250 rupees. Okay, give cold. Cool. Tad augsts kokosrieks pludmalē maksā 250 rupijas, kas ļoti lēti šāds te. Es īstenībā neesmu baigies fans tieši kokosriekstiem, bet, kad augsts man iedod, man tīri labi patīk. Es esmu atradusi draugu no vaļtūrēm un rāda, kādas vaļas viņš ir redzējis, un viņš mēģina mums pierunāt, iet ar viņu skatīties vaļas. Viņš ved tūrē lētāk, $150 no katra, un viņš saka, ka viņam ir labāka connection, kā viņš atrod tos vaļus ļoti tuvu krastam. Šodien neviens nav redzējis vaļus, tikai mazos pilotvaļus, bet viņš ir redzējis 3 lielos. Cik liels viņš nevarēja pateikt. Tā ka, ir tāda sajūta, ka viņš druscītiņu muld, lai tikai mūs pierunātu ar viņu doties jūrā un samaksāt viņam naudiņu. Izstaigājāmies ar Lamgaru pašu pludmali, ļoti skaisti jau. Un tagad atnācām tā kā aiz Pērot roku uz otru pusi, tā kā otrajā pludmalē, kas tad šaurāk ir un kas vairāk pēc tāda hipija rajona izskatās. Bet šobrīd mums arī ir ļoti skaists saulrietis, esam uztrāpījuši beidzot uz to, tā gaidām savu aliņu. Aliņš te maksā aptuveni ap 1000 rupijām, kas ir kaut kas ap 3–4 eiro, kaut kas tāds. Un vienkārši ļoti patīkam pasēdēt un atpūsties un pabaudīt laiku. Man šeit nereāli patīk. Man nereāli patīk šī atmosfēra pludmales. Man patīk tas hipiju vibes, kas te ir. Man patīk tas, ka cilvēki te ir ļoti relaksēti, viņi atpūšās, viņi sērfo, viņi vienkārši staigājas gar pludmali, peldās fantastiski. Un saulrietis ir ļoti, ļoti skaists. Otrais rīts sākās līdzīgi. Mūs sagaidīja tuk-tuks naktsmītnē un aizved uz to pašu vietu, un otrais piegājiens vaļu piedzīvojumam varēja sākties. Tikai atšķirība bija tāda, ka ar mums šoreiz kopā bija britu pensionāru pāris, un tas, ka šī diena bija apmākusies un okeānā bija stiprs vējš, kas veidoja viļņus un tieši šo visu procesu padarīja ārkārtīgi nepatīkamu. Tā pakaļ un astas kaulu atcituši vēl līdz šim nebijām. Kā mums iet vaļtūrē, otrajā dienā, otrais piegājiens. Diezgan bēdīgi. Esam jūrā kaut kāds jau 3, varbūt 4 stundu varētu iet. Un vaļu kā nav, tā nav. Plus vēl tas, ka šodien ir nereālākais vējš un viļņi. Un dažbrīd ir pat augsti. Un visas laivas braukā apkārt un diezgan bezcerīgi izskatās. Te mūsu vaļu vērotāji, vaļu meklētāji, vanaga acis. Un te ir arī galvenais vaļu vērotājs. Kā tu jūties šodien? Vismaz var pasauļoties. Kaut kur viņi te ir, bet viņi nenāk ārā. Arī pēc tam pārējot 5., 6. un 7. stundai no vaļiem nebija ne ziņas, ne miņas. Bezcerība un tā sauktais besis jau bija sasniedzis maksimumu, bet te pēkšņi zvans un saka, ka esot manīts valis, un tieši zilais valis. Viņam ieturpās zilais valis.
Jā, tiešām bija zilais valis. Kā redzat, adrenalīns un prieks bija pilnā sparā. Tikai te sapratām, ka nekāda mierīgā snurkulēšana, kā bijām iztēlojušies, ar vali nebūs. Te viss notika ļoti ātri un sekojoši. Viens no gidiem vēroja, kur valis pūš ūdeni ārā un ziņoja kapteinim, kas tūlīt devās pie vaļa, lai mēs varētu likt tam priekšā un mēģināt to saskatīt. Cik līdz redzējām vaļa muguri, sapratām, ka tas tik tiešām ir milzīgs un atgādina mūsdienu dinozauru, kas pārvietojas ar lielu ātrumu. Bet, protams, ielicot ūdenī no tāda ātruma, ūdens maska sašķiebjas, viss ir burbuļos, un kamēr tu mēģini kaut ko saprast, tikmēr zilais valis jau ir gabalā. Šādi zināmies zilajām valiem pakaļ vēl kādu laiku, bet nekas sekmīgāks vairs par šo nebija. Arī laivas vadītājs saka, ka degviela iet uz beigām un ir jāatgriežas atpakaļ bāzē. Arī paši pieņēmām faktu, ka šoreiz esam šo milzīgo jūras iemītnieku redzējuši ar savām acīm, kaut arī no laivas, bet tik un tā. Šis prieks mums uz abiem izmaksāja apaļus 500 eiro. Testēšu mango Šrilankā. Mango ir mans mīļākais auglis, un par cik mēs tagad daudz braukājam apkārt, es vēlos notestēt dažādus mango no dažādām valstīm. Sāksim ar dzelteno. Krāsa ir vienkārši perfekti. Dzeltens, sulīgs, griežās ļoti labi, smaržo debešķīgi. Tātad krāsa. Viņš ir tik sulīgs, ka viņam vienkārši tek sula. Kad nopērk veikalā pie mums mango, tad viņam nekad netek sula, bet īstam mango vienmēr tek sula. Viņš ir ļoti sulīgs auglis. Un šis ir ļoti garšīgs mango. 10 no 10. Tagad notestēšu mazo zaļo mango. Krāsa ir krietni oranžāka nekā dzeltenajam. Nedaudz ir tādi melni, tā kā, es pat nezinu, melnis tāds šķiedrs iekšā. Garša ir daudz sliktāk nekā lieliem dzeltenajiem mango, bet man liekas, man varbūt vienkārši nav ar viņu paveicies. Es teiktu 6 no 10. Un tagad pie mazākā mango. Man ir tāda aizdoma, ka mazos mango viņi izmanto sāļos ēdienos, jo viņi ir daudz skābāki. Bet es nezinu, es tā tikai domāju. Krāsa. Principā tāda pati kā lielajiem dzeltenajiem mango. Viņš noteikti nav skābāks. Viņam ir tāda pilnīgāka garša. Es pat jūtu tur kaut kādu kokosrieksta pieskaņu. Ļoti krēmīgs, tumīgs, salds. Šis ir perfekts mango. Eiro 50 kilogramā. Kilogramā, nevis gabalā. Šrilankā. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Pēc mango testa taisni sāka līt lietus, un līdz ar to nolēmām aiziet paēst kādā centra restorānā. Jāsaka, bijām ļoti pārsteigti par cenām. Viena porcija maksāja aptuveni 20 eiro, kas priekš Šrilankas ir ļoti dārgi. Pēc tam atlikušo laiku pavadījām masāžu salonā, kur mums katram bija ajurvēdas masāža. Neskatoties to, ka it kā zilo vali ar savām acīm esam redzējuši, tik un tā mūs tīrdīja doma, ka tas nebija tā, kā mēs to iztēlojāmies. Tāpēc pašā vakarā sazinājāmies ar citiem vaļu tūras organizatoriem, kas mūs uzrunāja pludmalē pirmās dienas vakarā. Teicām, ka mums ir 200 eiro skaidrā naudā, un ja viņi ir ar mieru, tad mēs dodamies ar viņiem vēl vienu reizi jūrā. Sākumā viņi atteica, sakoja, ka tas ir par maz, vajagot vismaz 300 eiro, bet pēc tam jau lēnām piekrita arī par 200 eiro. Mēs ar Lamu esam tā aizraujušies ar vaļiem, ka esam nolēmuši arī doties trešajā piegājienā skatīties tos. Un mēs, protams, ka ceram visvairāk redzēt zilo vāli. Vienreiz mums tas ir izdevies, bet mēs gribam vēl. Principā mēs jau ar Lamu esam azartāji, tā godīgi jāsaka. Jā, tik tiešām bija izveidojies tāds kā azarts. Viss atšķirīgi
atšķirība šoreiz bija tāda, ka tūrē devāmies jau pirms saulēkta, stipri agrāk kā iepriekš. Rīts bija vienkārši kolosāls, bija silts, nebija vēja, laikapstākļi bija perfekti. Sajūta bija, ka šodien būs vislabākā diena, jo, kā saka, 3 lietas, labas lietas. Viss notika ļoti raiti. Sākums bija daudz patīkamāks kā pie iepriekšējās tūras organizatoriem. Šoreiz ar mums bija viens vīrietis no Anglijas, kas bija izbrīnīts, ka vaļ tūrē dodamies jau 3. reizi pēc kārtas. Pirmajā stundā sanāca redzēt nelielu delfīnu bariņu, bet laiku netērējām peldot ar tiem, jo mērķis bija redzēt zilo vali un tikai to. Neskatoties uz to, ka jau jūrā bijām 2 stundas, pārliecība joprojām bija, ka valim kaut kur tāpat jābūt, ka tas nav mūs pametis. Apjautājoties zvejniekiem, vai tie ir ko manījuši, tie atbildēja, ka klusums no vaļiem, ka nav nekas manīts. Bet pēc brīža saņemam ziņu no citiem, ka ir manīts zilais valis. Tajā brīdī mums bija smaids līdz ausīm un laimes hormons vienkārši gavilēja. Gāzi grīdā un te jau satiekamies acis pret aci ar šo milzi. Iedomājies tik no ātrgaitas laivas, kas brauc pilnā jaudā, gandrīz virsū lekt uz muguras zilajam valim. Šī noteikti ir viena no trakākajām lietām, ko esam darījuši. Vēlāk skatoties drona video pamanījām arī to, ka šim valim pie astes ir pieķēries milzu zvejas tīkls, kas šo procesu padarīja vēl bīstamāku. Vēlāk padalījāmies ar šo informāciju tūras organizatoriem, kas teica, ka mēģinās to no vaļa noņemt, ka kaut kas tāds nesot pirmo reizi. Teica, ka paziņos to arī citām kompānijām, ka uz doto brīdi šis tūrs būšot jāceļ, jo tas esot ļoti bīstami. Cerams, ka tas tā arī notika, bet neskatoties uz šo visu, mēs katrā ziņā esam ļoti priecīgi, ka viss izdevās un zilo vali ar savām acīm esam redzējuši. Šis tiešām bija piedzīvojums, ko nekad arī neaizmirsīsim. No vaļu tūras, un īstenībā tas mans draugs, kas jau pirmajā dienā teica, ka jābrauc ar viņu, mēs aizbraucām pēdējā un bija super. Mēs uzreiz atradām zilo vali, nu labi, varbūt ne uzreiz, bet apmēram 2 stundu laikā. Un vienkārši fantastiski izbaudījām to laiku. Tātad pie šiem džekiem, tieši pašā pludmalē pie Parrot Rock, vienkārši var nākt un doties peldēt ar vaļiem, jo viņi ir vislabākie. Mēs arī atpakaļceļā, kad mēs braucām, redzējām to kompāniju, ar kuru mēs braucām 2 iepriekšējās dienas, un tagad mēs jau visi bijām izdarījuši un izpeldējušies uz zilo vali vairākas reizes un braucām atpakaļ. Viņi tikai brauc uz turieni, tā kā šie puiši zina, ko dara. Mēs ar Lampu tikko atbraucām uz tādu vietu, ko varētu saukt par Bruņpaču slimnīcu, jeb tā kā glābtuvi, jo šeit ir tāda vieta, kur viņi tā kā atved izglābtos bruņpačus, kuriem ir kaut kāda vaina, teiksim, vai kāda motorlaiva pārbraukus pāri, vai arī viņi bijuši kādā zvejnieku tīklā, teiksim, pazaudējuši kādu kāju vai kaut ko tādu. Un tad, teiksim, vietējie cilvēki, kas dzīvojās apkārt, viņi šos bruņpačus kaut kur redz, savāc, un tad viņi ved uz šejieni, un tad viņi liek speciālās tādās tā kā vannās, baro visādiem vitamīniem, visādi trītments dod, visu kaut ko, lai viņi atkopjās, un ar cerību, ka viņas pēc tam varēs ielaist iekšā atkal jūrā, un viņi varēs turpināt dzīvi. Kā arī šeit viņiem ir mazās olas. Teiksim, ja jūs nezinājāt, bruņpači izdzīvo ļoti retos gadījumos, ja viņas parasti apēd kādu putni vai lielākas zivis. Tāpēc, principā, viņiem ir ļoti grūti dzīve, jā. Bet šeit arī ir, kur viņi tieši olas glabā, viņi tā kā viņas izaudzē, un pēc tam viņi, kad jau ir pēc kaut kādiem 5 mēnešiem, ja nemaldos, gids teica, tad viņi dodas uz jūru un laiž šos bruņpačus iekšā. Īstenībā pastāv tāda iespēja arī, ka šeit kādreiz to var redzēt, ja ir pareizajā laikā atbrauc šeit. Mēs atbraucām tajā laikā, ka to nevar vairāk izdarīt.
Nu, nav viņiem vienkārši nevienam rūpeši, ko ielaist iekšā, bet kādreiz arī ir tā brīži, kad to pieredzēt arī paši, kā tas notiekās. Bet šobrīd mums ar Laumu ir ritīgi skaists salrietis, un mēs iesim to izbaudīt. Par cik sanāca tik forši sadraudzēties ar Vaļu tūras kompāniju, nākamajā dienā sarunājām, lai tie mums sagādā motorolleri. Jāpiemina, ka ar motorolleri līdz šim vēl nekad nebija braucis, un jāsaka, ka tas ir nereāli forši. Ļoti patīk šī brīvības sajūta, ko tas sniedz. Ar to mēs varējām paši izbraukt ārpus Miris un iepazīt tuvāko apkārtni. Kā piemēram Bellingama pludmale, kas ir domāta tieši sērfotājiem, gan iesācējiem, gan profesionāļiem. Arī mums šeit uzreiz piedāvāja sērfot, bet tam mums laika nepietika, jo plānā bija doties vēl tālāk uz blakus pilsētu, ko sauc par Unavatuna. Šī vieta mums pārsteidza ar to, ka šeit lielākoties viss bija domāts krievu turistiem. Uz ielas pat viss bija rakstīts krievu valodā. Pludmalēs varēja manīt tikai krievu turistus, kas, kā jau zināms, izteikti dod priekšroku tikai gulēšanai pie pludmales. Kā saka, galvenais, lai ir pļaža un piva, bet jāuzsver to, ka šajā pilsētā ēdiens bija daudz lētāks, tāpat arī daudzas citas lietas. Bet interesanti vēl bija tas, ka pludmalē mums mēģināja notirgot svaigas jūras ežus un austers, no kā nācās atteikties, par cik drīz bija jālido un lieku risku negribējās uzņemties. Kopumā bijām ļoti priecīgi, ka vienu dienu sanāca arī pavadīt ārpus Mirsas. Ja tev interesē vairāk par šo piedzīvojumu, tad dodies uz travelmania.lv mājaslapu, jo tur mums ir uzrakstīts ļoti liels raksts par šo piedzīvojumu. Paldies, skatījāties mūsu piedzīvojumu Mirsā. Mums patika ceļojot uz šejienu, cerams, ka arī jums patiks. Bet šobrīd mēs ar Laumu sakam jums Čau! Čau!